Rēzeknis novada ziņas. Kab veicinātu dialogu starp dzīvotājiem pogasta porvaldi i pašvaldības vadību, vismaz reizi gadā katrā no 25 Rēzeknis novadu veidojušiem pogastim tiek organizētas dzīvotāju sanāksmes. Arī itamā gadā oktobra mēnesī tos notiek visos pogastos. Dekam dzīvotājiem būtu svarīgi itamos dasadalītīs, vaicošu Rēzeknis novadu dūmis priekšsēdētājam Monlīdam Švarcam. Sveicināti, Švarca kungs! Labadīna! Pastāstiet lūdzu, ko tad dzīvotājiem vajadzētu apmeklēt tos sanāksmes? Pirmkārt, normāla pašvaldība var funkcionēt tikai tad, ja ir saikne starp iedzīvotājiem un tiem cilvēkiem, kas organizē, vada, koordinē attiecīgos teritorijas dzīvi. Un mēs esam noteikuši, ka vismaz reizi gadā katrā pogastā ir jau notiek tādam iedzīvotāju sanāksmēm, kuros mēs arī runājam visu aktuālu, kas attīcās gan uz kopēju novadu, gan kas attīcās uz konkrēto pogastu saimnieciskam lītam, sadzēviskam lītam. Šogad jāsaka, ka iedzīvotāju sanāksmes sakrīt ar laiku, kad mēs esam jau pīnāmuši attīstības programmas pirmo redakciju, un iedzīvotāju sanāksmēs mēs arī vienlaicīgi apspriežam šos attīstības programmas pirmo redakciju un arī uzklausam iedzīvotāju ierosinājumus. Bez attīstības programmas kādi vēl jautājumi tiks porunoti sanāksmēs un kādi ir tī svarīgākie jautājumi, kas satrauc dzīvotājus? Pirmo līta ir konkrētos pogasta porvaldes atskaita. Tad pogasta porvalde izstosta savas darbības visas nianses, kas bija plānots, kas izdarīts, kas nav izdarīts, kādas naudas ir reiz šī plānotas kādam konkrētam aktivitātēm un kādi projekti realizēti, kādi projekti īplānoti. Tātad visa līta, kas saistās ar pogasta porvaldību. Un, protams, tad jau sekoja arī iedzīvotāju jautājumu gan pogasta porvaldniekam, gan arī novadām. Jautājumi māc būt ļoti dažādi. Tātad sākot no to, kādā veidā sociālo palīdzību strādāja novadā, kādā veidā novadā strādāja komunālī dienesti, kādā veidā tiek apsaimniekotas zemes, zemju nūmu jautājumi, kopsāta apsaimniekošanas jautājumi. Jautājumu lūks ir ļoti, ļoti plašs, un tiešām mēs klotīnā varam daudz ko izrunāt, un ja kādā brīdī konkrētus, ko nevaram atbildēt, arī atbildes tiek gatavots un mēģinām gan caur avīzi, gan caur radio, gan caur televīziju, gan arī rakstiski kādam iedzīvotājiem tādā veidā atbildēt. Jūs jau te pieminējat Rēzeknis novada attīstības programmu. Kāds ir tos programmas galvenais mērķis? Lai varētu normāli pašvaldība runāt par attīstību. Attīstība nevar būt tā, ka dzīvoja no rūkas mutē, bet ir aktivitātes jāplāno. Attīstības programma tiek gatavota ilgam termiņam, gadu ziņā, tātad no 2012. līdz 2018. gadam. Un attiecīgi arī jau investīciju plāns dod iespēju, kad mēs tu investīciju plānu ik caur kādu termiņu 3-5 gadiem varam arī porskatāt. Bet pamat prioritātes mēs nosakam. Un tos pamata prioritātes pa katru nozarēm, tad pieņemsim infrastruktūras attīstība, sociālos jomas attīstība, izglītības attīstība, kultūras jomas attīstība, tātad tos līdz viss porunāja. Un iedzīvotājiem ir svarīgi saprast, ka, protams, līkās, ka te būs kortējo lirika, kas tiks ielikta kortējā papērā un kortējā plauktā, un tas nekādu labumu nedod. Es gribētu iedzīvotājus darīt uzmanīgus, ka tiešām attīstības programma ir svarīgs dokuments, saskaņā ar kuru arī tiks plānoti finansu līdzekļu izlietojumi pašvaldībā, un arī plānots, kādā veidā mēs varēsim finansu līdzekļus piesaistīt no ārpuses. Vai tas būs valsts kādas programmas, vai tos būs programmas, kuras varēs realizēt ar Eiropas finansējumu. Izdevīgi ir tas, ka šobrīd tiek gatavots arī, sacāsim, uzsaukums jaunajam Eiropas Savienības programmēšanas periodam, sākot no 13. gada. Un līdz ar to mums ir svarīgi salikt savas prioritātes tādā veidā, lai lieliem politiķiem arī informējot, paskaidrojot, mēs varētu sacīt tā īlobēt arī savu interesi temos programmos, kuras rakstās savos attīstības lītos valsts. Kā šī programma tuvāko 7 gadu laikā ietekmēs Rēzeknis novada dzīvotāju dzīvi, saimnieciskos darbības? Tātad, kā jau arī minēju, iedzīvotājiem jāsaprot, ka tikai, ja mēs saplānosim, tikai tamā brīdī varēs runāt par plānveidīgu arī mazos naudas izlietojumu, un tādā veidā būs iedzīvotājiem saprotams, iz kurām tad mēs ejam. Pieņemsim kaut vai konkrētu nozari, kas ik katram ir svarīgs mūsu teritorijā, teritorija ir liela ceļu nozare. Protams, arī programmā ir vesela virkne tūs ceļu,
kas nav pat mūsu kompetencē. Tie ir valsts tā saucamo otro kategoriju, kuri klīdzoši prosa pēc nakavējušas reicības. Un tamā programmā mēs tiešām esam apkūpoši ceļus, kuru sakārtošanai valstī, ne tikai pašvaldībai, bet valstī vajadzētu kaut kādi 30 miljoni latu. Protams, ka mēs nevaram sapņot, ka tie nauda momentā būs tiks īdūta, bet attīstības programmas dokuments būs par pamatu, lai mēs runātu ar satiksmes ministriju, un lai satiksmes ministrija, plānojot valsts ceļu programmu, arī ņemtu to vērā. Savukārt, ja runāju par pašvaldības ceļiem, arī tāpat mēs salīkam tos prioritātes, kādā veidā, kuri ceļi, kādos prioritāros secībos ir jārealizē, lai mēs to dzīves vidu uzlabojam. Jo pilnīgi vienkārši jāsaprot, ka var jau sastādīt vēlmju sapņu saraksta veidā, bet ja nebūs reāla skatījuma, ko kurā brīdī var izdarīt, to tādai programmai, tādiem plāniem absolūti nav nozīmes. Līdz ar to arī ar programmas veidotājiem mēs vairāk kārt esam runājuši, ka programmai jābūt reālai, programmai jābūt ar aktivitātēm, kas ir realizējamas. Jūs minējat ceļus, bet bez ceļiem kādas vēl galvenos aktivitātes jūs esat ietvēruši tamā programmā? Grūši intervijas laikā izstāstīt, būtu ļoti labi, ja novada iedzīvotāji rostīs pie pirmkārt izrastīs iedzīvotāju sanāksmēs, kas notiek katrā pogostim. Šobrīd jau ir notikušas sanāksmes Mokuņkalnā, Kaunatā un Stoļerovā. 17. datuma sanāksmes turpinājās, kā arī ar programmas dokumentiem var iepazīties mūsu novada mājaslapā Rēzeknes novads LV. Vai arī griežoties attiecīgā pogasta porvaldē, un pogasta porvaldē vai caur pogasta porvaldes līdzekļiem vai bibliotekā rast īspējas un parodēt un iepazīties. Un tikai tādā veidā mēs varēsim runāt par reālas programmas tapšanu. Itamā šaktī parunāsim arī par proklamēšanas godadīnu. Kādi 18. novembram veltīti pasākumi notiks Rēzeknes novadā? Šobrīd kultūras nodaļa apkopoja visas aktivitātes, kas notiks katrā no pogastiem. Tātad katrā pogastā valsts svētku svinības notiks 18. novembrī. Atkarīgs, protams, ir forma, kādā veidā katrs pogasts organizēs, un, protams, norises laiki atkarīgi no katra pogasta izvēles. Novada pašvaldība tādu kopēju pasākumu organizēs 17. novembrī, un, lai mēs varētu arī 17. novembrī jau laicīgi arī atlesēt, novērtēt tos cilvēkus, kuriem pašvaldība vēlētos pasniegt atzinības rakstus par ieguldījumu novada attīstībā. Ir sagatavots arī nolikums kārtība, kādā veidā šos cilvēkus mēs atlesēsim. Var iepazīt mūsu mājaslapā ar kārtību, var izvirzēt 3 kategorijos. Tātad pirmkārt ir uzņēmējdarbība, otrkārt ir sabiedrība aktīvi cilvēki, un treškārt pašvaldības īstodās strādājošie. Izvirzēt var jebkurš novada iedzīvotājs. Tikai būtu ļoti labi. Mēs arī rekomendējam, ka lai tas process nebūtu tā, ka no kaimiņš kaimiņu sok vienkārši tāpat izvirzēt, bet lai tas process noteikti daudz mūs demokrātiskā ceļā, un ideālā gadījumā, ja šis process notiek caur iedzīvotāju konsultiem padomēm, kuram ir jābūt katrā no pogasta porvaldēm. Ja gadījumā, kur te pogasta iedzīvotāju konsultīvo padomē nastrodoja vai pasīvi strodoja, protams, var to izvirzēt paši iedzīvotāji, pazakonsultējot arī pogasta porvaldi, un viss. Tātad ir sagatavota speciāla anketa, argumentācija dēļ, kā mēs konkrēti cilvēku izvirzām, gaidām priekšlikumus līdz 1. novembram. Un sarunas noslēgumā kāds būtu jūsu novēlējums Rēzeknes novada dzīvotājiem? Protams, ir skaists rudiņa laiks. Ir laiks, kad jau ir apdarīti lielie ora darbi. Es domāju, tas ir laiks, kad mēs varam mīrīgi apsēst kādu grāmatu izlasīt, mīrīgi novērtēt, kas ir bijis vasaras laikā. Un it sevišķi pašvaldības darbiniekiem porvaldē strādājušiem, es domāju, tas ir laiks, kad mēs arī ķeramies pie budžeta stādīšanas 2012. gadam. Līdz ar to arī iedzīvotājiem, kuri vienkārši ir pogastos, jau arī tamā brīdī ar vāsu protu, mīrīgu sirdi, jo mēģināja rast īspēju būt aktīviem sabiedrībā, izrast, kā jau minēju, uz iedzīvotāju sapulcēm. Ja ir kādi jautājumi, tad mēs tos risināsim kopā. Ja ir kādi ierosinājumi, mēs laipni un ļoti gaidām tos ierosinājumus. Un tikai kopēji dzīvojot ar novadatu tādu moto, ka mēs esam viena saima, viena ģimeņa, vadēsim itu gadu, nosvinēsim valsts svētkus, pēc tam nākušie Ziemassvētki, un tad jau saimnieciski 2012. gads būs klāt. Paldies jums par sarunu! Par aktuālāko Rēzeknes novadā stāstīja Rēzeknes novada dūmes priekšsēdētājs Monolīts Švarcs.
Tos bija Rēzeknis novada ziņas.